Sveicienu visiem! Šodien pastāstīšu mazliet par medus īpašībām un to, kā pareizi medu uzglabāt, lai tas nebojātos. Bieži dzirdēta frāze "sacukurojies medus". Mazliet pastāstīšu sākumā, kas ir šis process un kāpēc tas notiek. Medus cukurošanās, jeb kristalizēšanās, ir pilnīgi normāla parādība, kas medus sastāvu un bioloģiskās īpašības neietekmē. Procesu veicina dažādi cukuri, it sevišķi glikoze medus sastāvā. Lai gan ir cilvēki, kam kristalizējies medus nevisai patīk, tas tomēr ir ļoti labs kvalitātes rādītājs, ka medus ir īsts un tam nav nekādi piejaukumi. Procesa gaita ir apmēram šāda. Sākumā medus ir dzidrs, tad sāk veidoties pirmie kristāli, visbiežāk trauka apakšējā daļā, līdz tas pilnībā sakristalizējas un izskatās apmēram šādi. Kristalizācijas ilgumu visbiežāk nosaka medus sastāvs, jo medū būs vairāk fruktozi, jo tas kristalizēsies lēnāk. No pieredzes var teikt, ka pārsvarā medus kristalizējas 2 mēnešu laikā. Protams, to ietekmē arī dažādi citi faktori, piemēram, telpas temperatūra vai mitruma līmenis medū. Medus dekristalizācijā var lietot arī cepeškrāsni, tikai jāraugās, lai temperatūra nepārsniegtu 45 grādus. Dekristalizējot medu, ir jābūt pārliecinātam, ka trauks, kurā tas ir iepildīts, ir piemērots karsēšanai. Mēs medu fasējam mazos iepakojumos, tādējādi dekristalizācijas laiks ir īss. Un jo dekristalizācijas laiks ir īsāks, jo tas mazāk ietekmē medus kvalitatīvos rādītājus. Tagad pievērsīšos medus derīguma termiņam un pareizai uzglabāšanai. Ir redzēti raksti, kur tiek minēts, ka medus var glabāties pat 1000 gadu un tas nesabojājas, bet tam ir daži priekšnosacījumi. Galvenais no tiem ir mitruma līmenis medū. Ja tas nepārsniegs 18%, tad medus nebojāsies. Lai tas tā būtu, traukam vienmēr ir jābūt kārtīgi noslēgtam, jo medus uzņem mitrumu no apkārtējā gaisa. Lietojot medu, vienmēr jāraugās, lai burciņā nenonāk ūdens vai kāds cits produkts, kas palielinātu mitruma līmeni, piemēram, piens. Tā kā medus ir bioloģiski aktīvs produkts, palielinoties mitruma līmenim, tajā sāk aktivizēties raugi un tas var sarūkt. Ceru, ka šodien pastāstīju kaut ko noderīgu. Līdz nākamajai reizei!